bronzas medaļas ieguvēji Latvijas izlase. Kaspara Daugaviņa komandas kapteiņa pavadīt arī Latvijas hokejisti saņem medaļas. Artūrs Šilovs, protams, arī fantastisks turnīrs. Katrs ir ieguldījis savu daļiņu, savu devu šam visam pasākumam. No paša sākuma arī Čeriņš un Mamčičs, kur tika traumēti un nespēlēja līdz turnīra beigām, bet arī viņiem ir liels pienesums komandai. Arī Gutļevskis un Punenovs, visi, kur piedalījās treneru štābam, arī liels paldies un par atbalstu visiem skatītājiem. Milzīgs paldies kopā. Visi kopā mēs esam ieguvuši bronzas medaļas pasaules čempionātā hokejā. Jā, kā jau minēju, šis sagatavošanās posms praktiski no marta beigām sākās. Kā arī Kaspars Daugaviņš pirms turnīra minēja, kad gan izlaikā 2 treniņu nometnes vienā sezonā. Bet, redzam, tur arī ir šis darbs atmaksājies. Arī Svītoliņš mūsu ekrānos. 2. pasaules čempionāts. Izlases stūres. Varoņi vienkārši. Nav citu vārdu, ko apzīmēt mūsu izlases hokejistus. Cik daudz bloķētu metienu, cik daudz izlietas asins un sviedri. Šāds panākums. Vienkārši neticami vēl ar vienu. Jā, tas tiešām vēl neticami. Liekas kā sapnis. Skatītāji ar asarām acīs. Jā, Artis Ābols, Rodrigo Ābola tēvs. Arī Svītoliņš, izlases galvenais treneris. Smags darbs, tā arī šīs medaļas tika nopelnītas. Rinda nedaudz aizkavējusies, jo Artūrs ir, bet gan arī patīks katru spēlētāju Amerikas izlase. Artūrs ir mūsu ekrānos ar taku. Viņam vēl jāpār pāris vārdu ar gandrīz vai katru spēlētāju. Mūsu vārdsargu leģenda. Viņš arī gūs pirmo medaļu kā treneris, nevis kā vārtu vīrs, kā mūris. Jā, visi ir leģendas. Kristiāns Rubīns. 2 vārtu autors, 2 svarīgu vārtu autors. To saņem arī galveno apbalvojumu. Jā, kauss, 3. vietas kauss ir Latvijai.
arī amerikāņiem, kur ir palikuši uz laukumu un godina arī Latvijas izlases spēlētājus, atsveicinājās, gaidīs arī himnas. Tagad Latvijas himna. Ir noskanējuši un svinības var sākties. Atgādinām vēlreiz, rītdien Latvijas hokeja izlases ir jāsagaida pie brīvības pieminekļa vienos diedā. Un tagad pieslēdzamies studijai. Paldies jums! Redzēsimies rītdien! Tiekamies rītdien!